Vasarī skaņojumu sots Latgulas stundē Latvijas radio pirmos programmas ēterā izstudēja Astenis Bikovskis. Pēc izmaiņām valdībā 14. Saeimas deputātu pilnvarus apstiprinotas 9 deputātim, arī 2 no Latgulas vēlēšanu apgabala ievēlētiem deputātim. Iz laiku, cikom iekšlietu ministra amatā būs Rihards Kozlovskis no Jaunos Vienotības Saeimā deputāta pienākumus pildījās Alīna Gendele, bet cikom Kaspars Melnis no Zaļos zemnieku savienības būs klimata un enerģētikas ministrs, jo vītā Saeimā strodos Valdis Maslovskis. Dēļ tam šos dienas Latgulas stundī sarunas aicinoši tikūkai deputātu zvārastu nodavušūs Alīnu Gendeli no Jaunos Vienotības un Valdi Maslovski no Zaļos zemnieku savienības. Vēl tik piebilšu, ka Valdis Maslovskis pēc izglītības jurists, dažam ir strodojis valsts robežsardzi arī Ludzas novada dūmī. Alīna Gendele pēc izglītības pedagoģa ir bijis Ludzas novada dūmis priekšsādāto arī 13. Saeimas deputāte, arī Kaunatas vidusskolas direktore. Varbūt dāmai priekšroka Gendeles kundze, jūs Saeimā tai, ne pirmū reizi, arī kaida vītā, tai iz laiku. Tas tā natraucēja Saeimā īt uz kaidu laiku, zaudēt pat bejušu darba vītu, piemēram, kad jūs aizgot strodotis 13. Saimu, jūs zaudēt Kaunatas vidusskolas direktori somatu. Nu jā, tā tiešām ir, kā jūs sakiet, bet vienmēr ir ar kaut ko arī, jāziedo kaut kas, un ja tu gribi kaut ko vairāk varbūt, un lai būtu lielāka pieredze darbam, un arī ejot uz 13. Saimu, es apzinājos, bet toreiz bija cerība, ka varbūt tomēr arī latgalieši dos to iespēju turpināt 14. Saimā, ja? Bet, sanāca kā sanāca, bet arī pēc tam es atradu, kur piestāt, un tā bija Latgales industriālais tehnikums, kur atradu darba vietu, jo, ja cilvēks vēlas un ir mērķis, to vienmēr var sasniegt, un arī pakārtojas visas lietas, kas veicina tavu varbūt vēl izaugsmi vai vienkārši lielāku pieredzi kādu, dažādību pieredzē gūt. Lūk. Arī šoreiz ejot piekrītot, uzņemties deputāta amata pienākumus, es apzinos, ka varbūt tas būs laiks pusgads, varbūt mazāk, varbūt vairāk, bet atkal ir šis izaicinājums, ko es uzņēmos un centīšos. Maslovska kungs, ar kādu mērķi jūs kandidēt 14. Saeimas vēlēšanos, ja šobrīd esot 14. Saeimas deputāts? Labdien, radio klausītoji, labdien, ne tikai latgaliešiem, i porējiem iedzīvotājiem. Man arī tas bija tāds izaicinājums, nostrodot jau vairāk kā 5 gadi Ludzas novada pašvaldībā, partijski, kā es Latvijas zemnieku savienības partijas biedrs, bija uzrunots, ka vajadzētu kaidam no mūsim kopā ar savu dūmis priekšsēdētāju Edgaru Mekšu vai man īti startēt Saeimas vēlēšanos. Savā starpā i biedru starpā, i savā starpā, i tos jautājumus mēs runājam, izrunājam, i bija nolēms, ka īšu startiešu es mūsu vēlēšanos. Pēc vēlēšanām paliku 4. vietā, no Latgales tika ievēlēti 3 deputāti, saņēmis bija vairāk kā 17,000 balsu, pietrūka matemātiski skaitlis 42 balsu. Es ar to sazamierinos, dēļ mani tas bija rezultāts dižan labs, es necerēju uz tādu rezultātu, gudīgi sakot par to, ka blokus bija cilvēki, kuri ilgāk ir nostrodījuši pašvaldībā, i varbūt vairāk atpazīstami, i turpinu strodot Ludzas novada pašvaldībā, līdz tam brīžam, kad sagokai sait politikā, kad mainās valdībā, aizgo no muna saraksta Kaspars Melnis par ministru, i mani uzaicināja pieznotīs 14. Saeimas deputātam uz laiku. Lēmums nebija vienkāršs, sākumā bija tāds atturīgs iz tom lītom, bet tad, nedēļas laikā pazarunotīs ar cilvēkiem, līdz ar kolēģiem, ar ģimeni, nolēmu, ka tādus izaicinājumus
jopīņem, kā jau sago, ka vēļošanos, cik viņi mūs vītu balsu trūka, i uzņemus šitus pienākumus. Pilnīgi labi saprotu, apzinos, ka tas ir iz laiku, cik bijis lemts, ka cik izstrādošu, tāpat kā Alīna, tas ir izaicinājums, i, saka, bijis jāstrādā 3 mēneši, 3 pusgads, 3 gadi maksimums. Par to, ko jau joduma jāsaskatās, kā tas bijis, kā sajūsīs, kā tas darbs aizies. Bet mums Lauskakungs, bet tas mērķis, ko tad gribētu? Jūs, protams, tagad sakot, un, protams, arī neviens nezina, cik jūs varēsit ilgi strādāt, bet tātad tas mērķis, ko gribās izdarīt? Ko gribās izdarīt Ludzas novada labā, visas Latgulas reģiona labā? Zinīt, izdarāt jau gribi daudzi. Jautājums ir, cik tu spiesi izdarāt. Ka pašā sokumā likās, ka tu attīsi varēsi kolnus nūgost, ili vēl kaut ko. To es jau 3. nedēļā sapratu, ka tā nebijis. Tas ir tāds, kā saka, komandas, disciplīnas darbs, ir frakcija, ir partija, ir koalīcija, bet jebkurā gadījumā es tāpat, kā domāju, jebkurš cits Latgalis ievēlēts deputāts, protams, grib savus labumus idūt Latgalē. I nest no savas puses, i es domāju, ka mūšim ne kotram pošam joīt joskrien, a kūpā josarunā, jopsavienojas Latgalis deputātiem, i joroda tas tāds, var tā izasēcīs spīdīns iz saviem kolēģiem, iz valdību, lai arī Latgalē idūtu savus labumus, par to, ka nevienam nav noslēpums, ka kamēr es tik strādāju jau 7. gadu, visu laiku braucu, saka, ka Latgalē vajag palīdzēt, Latgalē vajag pacelt iz kojom, i tu. Bet, kad mēs prosam, ka daudz laika ir aizgojis, i tagad, piemēram, jautājums par to pašu ceļu infrastruktūru. Bieži, i ne to, ka dzirdēt līkās, arī saņēmi tādu atbildi, ka paldies par interesi, ir esam izvērtējuši, iedzīvotu daudzums ir tāds, intensitāte ceļa tāda, diemžēl ir ceļi, kur leloka intensitāte cilvēku, mašinu leloka, atbalstāsim tūs, jūs stojatīs rindā. I tad to jau domāli, kā tā, pagaidīt, kāda tad bija politika visus 10-15 gadus, tā kā Latgalis cik cilvēku aizbrauca. Tātad jūs sakot, pirmo līta, ko jūs pīmiņāt, tātad domāsit par to, kā i kolēģi šajā gadījumā progresīvīm, jo jūs pasporņi šobrīd ir satiksmes ministrē, tātad kā jūs porlīcinot un vispār politisko dūmu, tātad porlīcinot, kā i ceļus uzlabot Ludzas novadā. Kā i viens, ne to, ka Ludzas novadā, par visu Latgali, protams, par Ludzas novodu, par to, ka tie ir zinami, apzinoti ir konkrēti ceļi, kur jūs vādzētu sabalkot no valsts puses. Gendels kundze, tikko mums Lauskakungs pīmiņā šo spīdīņa izdarīšanu tādā porlīcinošanas veidā uz kolēģim, lai šos Latgulas problēmas aktualizētu, lai censtos jūs risinot. Jūs tomēr jau tajā lielajā politikā, tomēr nesat pirmo dīnu, esat bijusi arī deputāti vairākus mēnešus 13. saimā, esat bijusi pašvaldības vadītoja, esat jau tikusies ar daudziem politikiem savā dzīvī, arī pirms paša īgot lielajā politikā. Cik viegli vai grūšā ir tad tu spīdīņi izdarāt, sarunot, porlīcinot? Es laikam piekrītu Valdim attiecībā uz to, ka tomēr saimā tas ir komandas darbs. Jo frakcijās jau notiek šīs diskusijas, mēģinājums uzrunāt arī kolēģus, jo pēc tam jau jāvēršās valdībā par vienas vai otras kādas problēmas risināšanas, atrašanu, tādā veidā. Mans mērķis arī, ko es redzu, es ļoti gribētu visu laiku uzturēt dzīvu kontaktu ar Latgales iedzīvotājiem, jo arī pati dažreiz esmu puktojusies, ka tad, kad nāk vēlēšanas, tad visi brauc uz Latgali, tad visi tie lielie draugi un solītāji, bet ikdienas gaitās tomēr nav tās intereses no Saimas deputātiem, vismaz es tā jūtu, ja? Tāpēc es gribu šo stereotipu mainīt un maksimāli būt Latgalē gan piekdien, gan pirmdien, tikties ar Latgales cilvēkiem visās pašvaldībās. Es pilnīgi piekrītu tam arī, ko
Valdis teica, ka Ludzas novadam šoreiz ir šis gadījums, ka mums ir uzreiz 2 deputāti, bet tas nenozīmē, ka mazsvarīgāki paliek citi novadi, jo esot arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja, es pārzinu šīs arī problēmas un arī varbūt nedaudz vairāk zinu tās iespējas, kādā veidā uzrunāt, pie kā vērsties, bet pats galvenais darbs tomēr notiek frakcijās, komisijās, jo Saeima ir likumdevējs, kur arī mums ir šī dota iespēja, iestrādājot vienā vai otrā normatīvajā aktā, kas varbūt paved lielākas iespējas tieši Latgales gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, kas attiecās par to, ka pat bija nacionālās drošības koncepcijas apspriešana, Visi kāpa tribīnēs, ne visi nosacīti, bet visi atzīmē to, ka šī drošība sākas arī Latgalē, un tas nozīmē, ka arī Latgalē jābūt lielākām iespējām un varbūt lielākam atbalstam, lai tiešām lai tiešām mēs justos šeit drošībā. Parunājam sēkāk par šo arī nacionālos drošības koncepciju. Nacionālo drošība, ja ir gan mēdīju telpas jautājums, gan dīnestu jautājums, ļoti, ļoti daudzu faktu kūpums. Bet tomēr šis pīrobežas faktors, šis agresors otrajā pusē, kas šobrīd ir nepamatot ībrucis Ukrainā, kā jūs redzat, kā mūsu apstākļos, kad pat drošības dienesti saka, ka ir arī savu ziņojumus var publiskojuši, ka var būt tāds lielāks saspīlējums starp latviski, krīviski runājošiem, ka var būt arī nadot dīvs terorisma draudi lielāki, šis naids lielāks arī cilvēku starpā. Kā jūs redzat šeit pīrobežā, kurīns jūs nokot, kā tu situāciju uzlabot, kā konkrēti arī iedzīvotājus mudinot būt lojālokim Latvijas vērtībām, saprast ģeopolitiskos izaicinājumus, būt kritiski domājošiem, saprotīgiem. Es domāju, ka pirmām kārtām jāskaidro cilvēkiem, jārunā, jāuzrunā ne tikai caur radio, televīziju, bet arī klātienē politiķiem jābrauc viennozīmīgi. Nākošais arī pašai valstī jāparāda, ka šī daļa Latvijas ir ļoti, ļoti svarīga, bet ko dažreiz varam secināt, ka valsts pakalpojums liekas valsts pakalpojums aiziet no reģionālā attīstības centra. Tas jau ir signāls cilvēkiem, tad mazs uzmanības tiek pievērsts konkrētai apdzīvotai teritorijai. Tas pats arī izglītības jautājumu kārtošanā, un kritēriju izstrādē. To ir jāņem vērā. Ir jābūt apdzīvotībai pierobežā, ja mēs gribam runāt arī par drošību. Bet tur, kur arī cilvēks, tas nozīmē veselības pakalpojumu pieejamība, izglītība, kā jau teicu, un skaidrs, ka tomēr arī masu mēdījiem, tomēr pagaidām ir jārunā abās valodās un jāveido pārraides raidījumus ar tādu labu saturu arī abās valodās. Bet šeit nacionālos drošības koncepcija saka ka no 2028. gada krievu valodu sabiedriskajos mēdījos vajadzētu izņemt pilnībā. Arī jūsu kolēģi progresīviem kultūras ministrs Loģinas kundze ir par šo izsacījās. Jau kolēģi no apvienoto sarakstu un Nacionālos apvienības prasa kultūras ministrei paskaidrojumus, dēļ ko jai tomēr it kā aizstāvot krievu valodu, paturpinājums Lauska kungs. Gribu pīzinoties visam, ko Alīna sacīja, pilnīgi piekrītu. Par to koncepciju es domāju, ka vēl bijis daudz jautājumi, daudz apspriests bijis Saeimā.
gribu pasciēt, papildinot ar to, kas savā porlīciebā uzskatu, ka Latgalis īdzīvotoji lielākā vairākuma ir patriotiski, i viesture tu ir pierodījuši, i nadodījuši, ka kāds bijis drauds, es domāju, bijis latgalīši tī pirmī, ņemot vērā, kādā i valoda runāja, kuris tos izsaistoja savu dzimteni. Skaidrs, ka informatīvas telpas pieejamība cilvēkiem smadzeņos izkolē daudzas lietas, i kritiski domājušus cilvēku nav daudzi. Mēs tagad runājot masu mēdījos, politika, lielākā vai mazākā regionālā, mēs jau esam, kas kritiski domājot, sekojam analīzēm. Ir, protams, vienkārši cilvēki, kuri dažām sekoja, bet daudzi cilvēki neiedziļinājās jautājumus. I, piemēram, lai izskaidrotu kaut kāda jautājuma būtību, kā tas ir, par ko tas ir, dēļ ko tas ir jāpieņem. Ir jopavēlta daudz vairāk laika, daudz varbūt sarežģītākā, vienkāršākā valoda, bet daudz vairāk jodot laika cilvēkam izskaidrot. Bet kā pasciēt, ka tas ir kaut kas nepareizi, švaki, naidīgi, taidi švaki, i tie ir vienkārši 2-3 vārdus, i cilvēks, kas kritiski nedomā, iz to uztver. Ja jiem ir pieejama tie informatīvo telpa, runāsim šoreiz par to Krīvijas, Baltkrievijas, siežot jau klausūtīs, vairāk vai mazāk izsākam tam ticēt. Sapratiet, ka visu laiku cilvēkam stostēt vīnu izsāks ticēt. Bet tā pilnīgi konkrēti runājot, obu jūsu viedokļus, 2028. gada. Tepat pie kolēģiem Latvijas radio 4. programmā, ja ir vajadzīga krievu valodā vai nav? Es personīgi uzskatu vienu mazu piemēru pēc. Vācijai pierobeža ar Austriju ir 80,000 apdzīvota vieta. I tie ir savas televīzijas kanāls. Es uzskatu, ka valstī jārada sava informatīvo telpa, valstiski pareizi, nacionāli noskaņota, tādā valodā, kādā dzīvoja cilvēki. I teņok nevajadzētu varbūt daļāt, vai tī ir krīviski, mēs latgaliski runājam. Informatīvo telpa ir. Если пимушим региона dzīvoja krīvu valodu vairāk, es domāju, ka vāk notiek to telpu. Jautājums, cik ilgi, cik to vāk. Mēs tagad gribam par godu izsataisēt, izlabot visu to, ko nevaram izdarīt pa 30 gadiem. Jau sen vajadzēja, možda 20 pori gadu atpakaļ vajadzēja īvest mocību. Tad jūs sakat, ka krīvu valodā sabiedrība par nodokļu maksāto naudu ir jāuzrunā. Kaut kādu laika posmu, i kaut kādu daļu es uzskatu, i krīvu varbūt, i baltkrīvu, i ja ir īspēja, i varbūt i kaut kādu lītujušavā, kur tā bīrušbē, varbūt. Aiti es nesu analizējis, nevaru pasēt, bet es uzskatu, ka esi liela sabiedrības daļa, mums 150 tautību. Skaidrs, ka cik daudzi nebijis. Bet lielāko daļu, es domāju, kaut kādā laika posmu vajadzētu atstāt. Bet arī tagad šis jautājums tiek ļoti diskutēts arī Eiropas Savienības kontekstā, jo vairākas Eiropas Savienības amatpersonas arī tomēr uzskata, ka, lai tomēr cilvēkiem dotu šo iespēju paust šīs valsts nostādnes, ja? Nevis, lai viņi iespaidotos no kaimiņu valstu nostādnēm. Un līdz ar to es nesaku, ka tam jābūt ļoti ilgu laika posmu, bet, diemžēl tā ir. Kādreiz, kad es arī strādājot domē, kad gāju ar bērniem tikties, mēs vienmēr ar viņiem pat Ludzas 2. vidusskolā, kur ir kā mazākumtautības programmas, mēs runājām latviešu valodā. Man likās, vēl drusciņ un viss. Mums jautājums tas atkritīs. Visi runās latviešu valodā un nebūs nekādu jautājumu. Bet, diemžēl, kā dzīve rāda, ka tomēr tā līdz galam vēl nav. Un es domāju, ka tagad šī pārēja uz to vienoto skolu, tas būs arī ļoti labs veicinošs moments, lai beidzot mēs šīs lietas sakārtotu. Tātad palīdzēs tas, ka skolā būs pilnīgi viss valsts valodā. Protams. Jūs pieminētu patriotisma vaicojumu. Daudzi no jūsu kolēģiem 14. saimā, tad, kad soka strādāt 14. saimā, 14. saimas pirmajā sēdē, kad nūdave zvārastu, daudzi to darīja latgaliski. Es vēl šodien atradu 21. septembra sēdi, kurā jūs abi nūdavet zvārastu, nedarētu to neviens latgaliski. Pakomentēt? Es varu droši nokomentēt, ka juristi pēc savas porlīcības darba kārtība ir latviešu valoda, valsts valoda ir latviešu valoda,
I dēļ to es nūdēju atbilstoši normatīvu aktu risinājumu valsts valodā. Bet vai latgalīšu valoda nav valsts valodas sastāvdaļa? Latgalīšu valoda ir valsts valodas sastāvdaļa, bet izvēras bija latviešu valodā pieejams, es jau latviešu valodā nūdēju. Man nav nekādu iebildumu nūdot latgalīšu valodā. Gendelis kundze. Es, diemžēl, tiešām nerunāju latgaliešu valodā, jo es tik, varbūt to valodu neesmu apguvusi tādā līmenī, lai es atļautos runāt, jo vienkārši dažreiz ikdienā es varu Dievu lūdzu latgaliski, ja, bet tādā līmenī es nerunāju, tāpēc es negribētu vienkārši, tā būtu necieņa no manas puses, ja es vienkārši lasītu un tur būtu kādas kļūdas, piemēram, ja, līdz ar to es arī darīju to latviešu valodā, svinīgo solījumu nodevu. Tev sarunas gaitā Maslauska kungs pīmiņā, ka vīnu no darbiem šeju īspieju sakortot ceļu stāvokļus, tā saprūtu jūsu pusē, Ludzas pusē. Bet varbūt tā, paidealizējot uz priekšu to, ko tīšām jūs gribot vēl seikok, paanalizējot, uzlabot Ludzas novada labā, Latgolus labā. Varbūt vēl konkrētāk, pastostiet vēl par tom lītam, par ko jūs gribat tad kolēģus porlīcinot, ko jūs radzat, kas Ludzas novada nav teikai vajag, ko ir jāuzlaboja? Es laikam pirmais, ko es tagad priekšplānā izvirzītu, ja, esot iepriekšējā piekdienā piedaloties Latgales apakškomisijas izbraukuma sēdē šeit Rēzeknē kopā ar Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras Latgales padomi, ja, kur arī tika skatīts šīs dokuments, tas ir Latgales reģiona programma, kurai bija jau jābūt labu laiciņu sen, jo tad, kad Ludzā notika izbraukuma ministru kabineta sēde, tas bija iepriekšējā gadā augusta beigās, tad jau tika diskutēts, ka ka valdība saprot šo situāciju, ka tomēr šeit ir jābūt lielākam atbalstam, gan uzņēmēju darbības veicināšanā, gan kopumā ceļot arī Latgales cilvēku labklājības līmeni, bet diemžēl jau ir pagājis vairāk kā gads, bet šī programma vēl nav tapusi. Jo līdzīgas programmas esot arī bijušas iepriekš, 2015. 16. gadā, un es tagad lieku lielas cerības uz šo programmu, jo, konceptuāli jau ir it kā izveidots tas rāmis, kāda tā varētu būt tā programma, un arī šoreiz Rēzeknē arī cilvēki arī aktīvi piedalījās un izteica savus viedokļus, gan uzņēmēji, gan arī deputāti, gan arī izglītības dažas iestādes bija, un šeit es redzu kā pirmo savu darbu uzdevumu runāt ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ja, un ņemot vērā, ka tā ir jaunās vienotības paspārnē un ļoti nopietni runāt, cik ātri iespējams ir jābūt šai programmai, jo tajā programmā uzreiz ir paredzēta gan infrastruktūra, gan Latgales speciālās zonas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzlabojumi nodokļu politikā, gan ceļu infrastruktūra, tur ir kopums, ja. Un es domāju, ka to noteikti vajadzētu ļoti ātrā tempā. Nākamais jautājums, ko es redzu jāierosina, tas ir par valsts pakalpojuma grozu deklarēšanu tieši reģionos. Es nesaku, ka tas Latgalē, jebkur citā vietā, jo kā jau pirms tam es minēju par valsts pakalpojuma aiziešanu no reģiona, tas jau arī veicina tādu nedrošības sajūtu vietējos iedzīvotājos, ka viņi tad sāk vērtēt, varbūt, ka pārcelties uz dzīvi citur, jā, nevis palikt šeit Latgalē. Tas arī viens no tādiem, sava veida nosacījumiem, kas veicina cilvēku palikšanu tieši šeit, jo būs iespēja gan valsts pakalpojumus saņemt, gan bērnus skolot un bērnu attīstībā arī ieguldīt diezgan. Un vēl viena tēma, kas Latgalē, manuprāt, tas jau no iepriekšējiem gadiem arī ir svarīga, tas ir, ka kohēzijas fonda līdzekļus vienmēr
sadala, ņemot vērā, cik tad procentuāli vidēji IKP uz vienu iedzīvotāju. Ja? Un pašreiz ir Latvija kā viens reģions. Jā, bet Rīga, Pierīga, kā mēs zinām, viņi jau tagad pāri 100% iet, ja? Bet tajā pašā laikā Latgalē, piemēram, 51 vai citā kādā reģionā. Un līdz ar to te būtu jārunā par vismaz, ka Latvija būtu kā 2 reģioni, Rīga, Pierīga un pārējā visa, lai varētu vairāk vēl piesaistīt šos kohēzijas fonda līdzekļus, ieguldīt reģionos. Un šeit es vēršu arī uzmanību, es nerunāju tikai par Latgali, arī kopumā arī citviet, kur ir pierobežas vai vienkārši lauku teritorijas. Bet tad jūsu porstovāto partija Jauno Vienotība tu nav spējis izdarīt līdz šam? Nu, te es gribētu jums oponēt, jo, piemēram, 2016. gadā, tad, kad arī bija jautājums par Latgales speciāla ekonomiskās zonas likumprojektu, vispār vai būs vai nebūs, jo daudzi neticēja, ir Rēzeknes speciāla ekonomiskā zona un ar to uzskatīja, ka varbūt pietiek uzņēmēju darbības veicināšanai, investoru piesaistē, bet toreiz bija tieši Jaunā Vienotība ar Laimdotas Straujumas kundzes valdību. Un ļoti ātri izgājām ar likumprojektu, bija steidzamības arī tas piešķirts status, un līdz ar to, bet gadi iet, un tagad tikpat ir aktuāls jautājums, kā šo nodokļu politiku tur drusiņ vēl uzlabot, lai vēl mēs būtu pievilcīgāki, un saprotam arī to, ka tūlīt veras visas programmas, kas arī skar, piemēram, kohēzijas fondu, un tur arī Rēzeknē iepriekšējā piekdienā arī jau prezentēja, jo top jau ministru kabineta noteikumi, un tūlīt jau jābūt gan pašvaldībām gatavības, augstai gatavības pakāpei, jā, tas nozīmē, ka, lai varētu iesniegt, un tur jau arī ir paredzēti vairāki projekti. Maslovska kungs. Es pīzvanu uz visam, ko Alīna sacīja, pilnīgi pareizi saka i runāju, varu tikai papildinot vīnu. Uzskatu, ka nav ko vairāk analizēt, ka mēs gribam palīdzēt Latgalei, sacīsim, ka vīnam varbūt no cel ekonomiski atpalīgušam regionam, mums ir drastiska depopulācija, mums ir jūroda apstākļi uzņēmējiem. Taidi, lai būtu pīvilcīga uzņēmēja vide. Tātad jūs per taidi sūli, ka lai i cilvēks, i uzņēmējs saprastu izpējis, da apsazinotos visus riskus, bet saprastu, ka man ir izdevīgi tagad, piemēram, iz 5-10 gadiem investēt Latgalī, meklēt darba vietas. I kā mēs runājam, ka vai mēs nespēsim atgrīzt savus tautīšus, kuru ir, cik es apsunus, laikam, 700 tūkstošu, kas ir aizbraukuši. Nu, cerību, ka tagad atsagrīsīs, nav aklulot. Mums bija dažādas programmas i goka ego. Bet, ja mēs radīsim i valstī stabilitāti varbūt nodokļu politikā, i stabilitāti ar to, ka bijis uzņēmumi, bijis ražošanas, bijis investīcijas, protams, cilvēki atsagrīsīs, dzīvos, nabrauks mozok projām, iz Reigu, iz Orzemiem, Pierīgus, i tas ir diezgan stabils, bet tie ir jābūt tādiem pasaukumiem, kur tiešām nesu ekonomizes, bet lai es būtu pievilcīgs uzņēmējiem. Varu vēl paturpinot ar visom Eiropas Savienības fondiem, ar programmam, kritērijiem. Nu, es saprotu, ir programma, ir tādus apstākļus. Mēs nevaram konkurēt ar Pierīgas reģioniem par to, ka kvalitatīvi, kvantitīvi rodētoji ir vienaidi. Nu, bet pie mums nebija tāda. Mums ir puši mazāk cilvēku dzīvē. Mums ir puši lielāks varbūt risks ir. I dēļ to es uzskatu, ka priekš Latgalis arī tādus Eiropas Savienības projektus, jo es dara tādi labumi, lai būtu procentuāls varbūt. Pēc tos īdzīvotu skaita, darba vietu skaita, nu nevaram mēs Pierīgā investēt 5 miljoni, dabūt 50 darba vietas, i tie problēma nebija. A Latgalī, i tie jau bija sarežģieto. Dēļ to jāroda tāds apstākļus. I vēl gribu papildinot, ka
bija vēl pārrobežu projekti, kur pašvaldība piesaistā finanšu līdzekļus. Skaidrs, ka tagad jūs nav, ar Baltkrieviju, Krieviju ir nebijis, tī jautājuma nav. Arī joroda kaut kādas, vēl varbūt atjaunot valsts investīciju projektu programmu kaut kādu, bez kaut kādiem spēcīgiem, stipriem un saprotamiem soļiem, kuriem varbūt citiem reģioniem nepatiks, varbūt, bet savādāk mēs nepacerēsim to Latgali atpakaļ. Skaņa raidījums Latgulas stundē, šodienas raidījumā sazrunājos ar 14. Saeimas deputatiem, kuri Saeimas deputata pienākumus pilda iz laiku. Studijā Valdis Moslovskis no Zaļos zemnieku savienības i Alīna Gendele jaunos vienotības. Jūs, Moslovska kungs, arī tikko pīmiņāt šos nodokļus. Šobrīd, piemēram, Saeimas uzņēmēju darbības attīstības apakškomisijā ir bijušas diskusijas par, piemēram, pievienotos vērtības nodokļa samazinošanu, tī diskusijas, ka tī varētu būt 12% uz laiku. Finanšu ministrija gan tur iebilst, diskutējam šis šobrīd jautājums. Bet kā jūs šobrīd abi uzskatot? PVNs ir jāsamazina vai nav? Gendeles kundze. Es apzinos, ka tagad sabiedrībā ir par dārzeņu samazināto PVN 5% apjomā, kas līdz šim bija, ka izskanēja no finanšu ministrijas, ka varētu atgriezties iepriekšējās robežās atkal. Ja. Es domāju, šeit vārdu ir jāsaka ekonomistiem, pamatīgi visu izanalizējot skaitļos, bet kas attiecās tieši mūs kā deputātus kādā, jo pat arī es esmu saņēmusi jautājumu, kāpēc neatbalstījām Latvija pirmajā vietā bija izvirzījusi šo lēmumu projektu un domu par samazināto PVN un vairākām pārtikas grupām, bet mans viedoklis, ka ir jāskata kopā ar budžetu. Jo nevar vienkārši populistiski pateikt, ka samazinam visu iedzīvotājiem, es apzinos, es arī esmu no tās kategorijas cilvēkiem, kuriem gribās palīdzēt citiem ļoti, bet es apzinos arī to, tad, kad tu esi atbildīgs arī par, par visu jomu darbības nodrošināšanu, ne tikai, piemēram, prioritārās, bet kopumā, tad vienmēr skatās arī ieņēmumu daļu, arī strādājot pašvaldībā. Moslovska kungs. Ja skaidrs, kuri to jautājumu, kas tagad bija par dārziņiem, augļiem, tīšām tagad, nevar pasiet, kur kā spekulēja to jautājumu, bet ir dažādas lietas. Jau pagūši, manuprāt, pareizi pasiešu, Alīna paminu, 6 gadi, kad tas bija pieņems, 17. gada. Tā it kā 6 gadi. Bet jau paskatās, vai var dot pilnīgi viennozīmīgu itam visam reģiomu. Sāksim ar to, 2 gadi bija Covid. Tagad jau 1,5 gadu ir karš. Iti 6 gadi, nevar visā 6 gadu ciklā pasiet, ka bija tādi, valsts tāda attīstības dzīves gojuma, i tādi satrasinoši gadi bija. Skaidrs, ka opoņēja ar to, ka mērķis bija palīdzēt Latvijas zemniekiem. Es neapšaubu, ka tais mērķis bija. Bet jau saprot, ka cik mēs varam palīdzēt, mēs, ja nosakam to PVN 5% vai 10 vai 12%, to tas viss attiksies uz Eiropas Savienības ražojumiem. Tagad roda statistiku paroda no vienas puses, ka arī tu lobu goņi 80% tika, piemēram, minēšu poļu pusē, na viņu poļu, tie vairākas, 20% Latvijas zemniekiem, bet joņem arī vairāk, ka 20% Latvijas zemniekiem izmantoja to, bet tie nūzara atsatīstājās, padruskai atsatīstājās, bet tie atsatīstājās vairāk, tātad īstodjā vairāk bija savu ūgu, vairāk savu dārziņu bija. Kā tagad, kā ilgtermiņā, pat ja tagad es saprotu valdība jau atgo, palielam jau sazaskorās ar to budžetu, kas jau bija izstrādots, protams, ir savs laiks, kur vēl ko var padarāt. Mums bija vēl tikšanās zemnieku Saimu frakcijai, pazaskatīsimies visus par i pret, nezinu, vai tagad kaut ko vēl samainās, bet pat ja tagad atstos to 21%, protams, jodomāju nokūtnī par to PVN samazināšanu, pamat vajadzību precēm, par to, ka
būsim atkloti, cilvēks ikdīnā iztērās pamat vajadzībām naudu. I kā jam paliks vaira naudas porējām lītom, tad attiecīgi veselībai, i būsis vasaloks, būsis laimīgoks, būsis pādoks, i būsis priecīgoks. Mēs jau sarunas gaitā runājam par arī šo drošības situāciju, par šo koncepciju, par ko Saimā tika daudz diskutāts. Bet vēl viena liela problēma, sevišķi novadā, kura jūs nokot obi, ir tomēr korupcija. Un šī korupcijas gadījumi ir, un vēl lielākīs, skaļākīs gadījums poras gadus atpakaļ Terehovā, kad vairāk nekā 20 muitniekus pīķer korupcijā, šobrīd tev ir vairāki krimināli procesi. Arī publiski ir atrūdama informācija par to, ka kaut kāda aizdūmāna arī uz jūs Muslovska kungs ir bejis, kad jūs savulaik strodot rūbežsardzī. Bet tad ko darāt? Ko darāt politiski, lai šī cilvēki, kas strādāja rūbežsardzī, kas strādāja muitā, lai jī tomēr gūtprotīgi dara savu darbu, lai nav šos skaļos krimināllītu, kuras diemžēl ir, un noteikti arī jūs, Muslovska kungs, personīgi pazīstat daudzus no šīm cilvēkiem, par kuriem īt runā, ko darāt? Tas diezgan komplicēts jautājums. Katram cilvēkam jāatbild pašam, cik es gotovs, kā es gotovs strādāt. Protams, ja valstī ir jārada tādi apstākļi cilvēkam darba vietā, pirmkārt, jam pašam ir jāsaprot, kur es atgo, ko es dara i kā bijis. To, ka visādas situācijas dzīvī sait, visāžok var būt. I cilvēks nezinot, neapzinot, var būt, pat par to nezināja, pēc tam izakuļās kaut kādos nepatikšanos. Protams, ir jābūt valsts puses radītiem visiem apstākļiem, lai minimizētu iespējas, tātad jābūt sakārtotai pilnīgai likumdošanai. Diemžēl jāatzīst, ka kontroles mehānismam ir jābūt par to, ka būtu ideāli, ka cilvēks atīt iz darbu, nodūt savu zvārastu i pilda gudprotīgi pilnīgi pienākumus. Tas būtu ideāls variants. Da to, es domāju, lāna gorā mēs īmam, aizīsim. Protams, svarīgi ir i atalgojums attiecīgi, lai cilvēks justos pilnīgi strādājot darbā, valsts darbā, ka jam pītiek ģimenei gan sociālas garantijas, gan finansiālas garantijas. I tas viss jautājums varbūt toža. I, protams, tie visi, kas saka, korupcijas riski, ne viņi par robežu, bet visus citus jūmus, kuri pazarodās. Droši vien, pirmkārt cilvēkam pašam jāatbild, otrkārt, jo mazāk valsts radās tādas iespējas, kas pīdovos, mēģinos korumpēt, jo mazāk arī to visā bijis. Bet 2010. gadā, kad arī šai publisku informācija, kur atrūdam ar, piemēram, portālā Diena, arī par to, kā to laika iekšlietu ministra Linda Mūrniece ir lūgusi to laika robežsardzes ģenerālam Garbaram porbaudēt informāciju par jūsim un par jūsu atbilstību ījamamajam amatam, jo jūs tomēr bijat augsta amatpersona valsts robežsardzes Ludzas porvaldī. Ir šī kontrolis mehānismi, šī situācija uzalabojās to laika, bijsim gūdīgi, šī korupcija mozoka ir palikusi. Es domāju, ka viennozīmīgi ir uzalabojasies. I uzalabojušies ne viņi tikai iz-za to, ka varbūt kas ir izkars, kas ir atvaļinos, kas ir aizgojis no darba, bet arī... Tagad tūs risku ir mazāk nekā bija tad, kad jūs strādājat valsts robežsardzē. Es domāju, ka jūs tagad daudz mazāk risku ir tādā ziņā. Ne viņi par to, ka tagad... Bet kas jauno paudze, kur ir atnokusi uz robežsardzi strādāt, ir gūdēgoka vai dīnasti labāk strādāja? Es domāju, ka viss... Vai materiālīs stāvoklis cilvēkiem labklājība uzalabojusies? Es domāju, ka varbūt labklājība nav uzalabojusies. Ir uzalabojusies likumdošana, skaidri paredzēta atbildība, ir uzalabojusies tehniskie līdzekļi, ir valsts likumdošana uzamonies, skaidrošu dokumentu uzamonies, ir... 4, 6, 8 princips. Cilvēkam varbūt ir 5 reizes vairāk jāpadomāja. Vai es bijis gotovs, nebijis gotovs, kādiem bijis par to atbildība, kādas bijis sekasam par to. Protams, es domāju, ka paudze, ka mainos, tas toža uzalabējās. Gendelis kundze, jūs Ludzas novadu vadāt ar ilgus godus arī šī skaļī gadījumi.
Es šeit laikam teiktu tā, ka tā ir atbildība, katra cilvēka atbildība par savu pieņemto lēmumu. Otrais tas, ka likumdošanas tātad skaidrojumi un arī likumdošanā jābūt skaidri to, ko arī Valdis teica, jābūt visam skaidram lietam. Kas būs, kādas prasības, ja, un viennozīmīgi tas ir atbilstošo iestāžu darbs, kontrolējošo iestāžu darbs, lai nevis tikai skaļie paziņojumi, bet arī konkrēti reālas lietas, to, ko jūs arī minējāt. Bet šajā situācijā vēl poras gadus atpakaļ, kad turpat Terehovā, tagad Ludzas novadā, veselu muitas maiņu, vairāk nekā 20 cilvēkus, ir tur pierodījumi, ir pat iekšējās drošības dienests ir nofilmējis tūs nasmukumus, kad nam pat 10 eiro. Bet tātad, ja nam 10 eiro, paņems arī 10 000. Latvijā konstatēja kokaīna kravus, pafilozofējam vēl par šo jautājumu. Varbūt arī jūs varat pastāstīt, kā tā bija jūsim, kad jūs strodot valsts robežsardzī. Tā publiski internetā var visādokus rakstus atrast. Es esmu lasījis tos rakstus, es diezgan labi atceru, kāda tī bija situācija. Īpaši daudz es neko nastiešos, vienkārši varu pastāstīt, ka pa 23 gadi dienesta 19 gadi valsts robežsardzē, 4 gadi valsts policija, man nav bijusi neviena disciplināra sūda. I nekādu procesu, neko pret mani netika rūsinots, i nepikēdas krimināla atbildības, nekuras nebija saukts. I te viens, kas tas bija, lai paliek atbildība i sirdsapziņas tiem cilvēkiem, kas tikai bija, to, ka mēs esam amatpersonas i tagad, i iepriekš, i mēs esam vienmēr pakļauti daudz lielākam uzmanības lūkam, ir tikai saprotams. Es tu savu dzīves viesturi esmu aiztaisījis, man par to nav nekādu sirds pormetumu, i es esmu gandarījis, pateicīgs i savam tam dienestam, ko es esmu nūdinījis iekšlietu sistēmos i jautājumu, nav, bet par to, ka jūs runājat tagad par tom 10 eiro, es to uztveru tā, i tie cilvēka izvēle, bet, ka jau aiziet da taida, tas nozīmē, ka valsts ir daudz ko izdarījusi labu, ka nav citu izpildu pie tom lielākam lītam korupcijas. Tātad jūs nav, jūs skaidri nosakot likumdošanu, zinot, ko cilvēks dara, kaidas dara, ka jam mazāk paliek brīvības izvēļu tā izdomot, varu itu iztaisīt, varu tā var būt. Jam nav pat izpildu. Viss ir sakurtos likumdošanā, visas, piemēram, tos krāvas, procedūras, muitas īt, jautājuma nav. Aitamā situācija es vienmēr vairāk pie nevainīguma prezumcijas, kā bijis, tā bijis. Ja kas atzīst to, ka es ko ir darījis, tad lai tas cilvēks arī saņem sūdu. Vēl viens vaicojums par Aivaru Lembergu, kurš ir tomēr 2 tīsu instancēs notīsots. Ļoti daudz šis jautājums pēdējos nedeļos ir apsprīsts, sevišķi pēc šos tīsas sprīduma nesano. Kā jūs redzat? Jūs personīgi pazīstat Lemberga kungu? Es jau esmu ticis vienu reizi priekšvēlēšanu gaitas laikā, kad Rēzeknis augšskolā tas bija. Tehnoloģiju universitātes telpās pazīstams nesu. Pa itu mēnesi, kamēr es strodu, nedzirdējis, neredzējis nesu, nekādu ietekmi izjūs vai kaut kādu tādu nesu. Personīgi pats uzskatu, ka itu jautājumu nav ko varbūt vilunot par to, ka ni tas pirmīs, ni pēdējais tīsas sprīdums. Jebkurā gadījumā visi saprot, ka porsūdzētu obējas puses, lai kāds būtu bijis, i tagad redzam, ka tas process īt iz priekšu, jāsagaida gola rezultāts, ko tas bijis pēc gadiem, es nezinu, bet jāsagaida gola rezultāts, i jāsagaida, lai būtu hoć viens tīsas sprīdums, to ir spēkā. Bet jūsim personīgi ir pieejama šie jūsu partijas sadarbība, jūsim arī kā juristam un kā tomēr cilvēkam, kas daudzus gadus struktūros ir strodojis, ir pieejama šie, tomēr sadarbība ar 2 instancēs notīsotu personu? Tas mūsu strodoju, lai saprast, cik liela sadarbība ir, bet ka jis ir deputāts, jis ir īvēlēs un cilvēku puses Ventspilī, i nav jau tā, ka sadarbība ar jū konkrēti notiek, sadarbība ir ar tū partiju.
Ventspils Latvijai. Bet tas, cik ilgi nastrūdos, nesu sasaskorījis īpaši tādā jomā. Bet, principā, es saku, vēlreiz saku, ka ir nevainīguma prezumcija, kamēr tiesas spriedums nekais nav stojis spēkā, poragri vispār par kaut ko sprīst. Gendelis kundze, savulaik jūsu partijas arī bijušīs premjers Krišānis Kariņš pat atsasacājās pie kolēģim sabiedriskajā televīzijā īt uz kopēju politisku sarunu dēļ to, ka blokus jām stovēs oligarks Lembergs. Šobrīd jūs esat vīnā valdībā, vīnā laivā arī ar partiju, kura šobrīd nanūzarobežojos no Aivara Lemberga. Kādi jūsu personīgi komentāri? Es gribētu teikt, ka jaunā vienotība ir nodeklarējusi savu attieksmi pret Lemberga kunga darbību vai iespējamo kaut kādu ietekmi valdības darbā. Ja? Pati es gan esmu Latgales partijā, bet vienkārši mums ar jauno vienotību ir sadarbības līgums, un viennozīmīgi, ka strādājot frakcijā, mēs arī respektējam šo jaunās vienotības nodeklarēto situācijas izklāstu. Ja? Kā pašai personīgi viennozīmīgi man nav pieņemami tas, jo arī iepriekš, kad vēl vadīju arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomi, tad tajā brīdī Lemberga kungam bija tiešām liela ietekme, jo varēja būt tā, ka naudas sadalē uz Ventspili, piemēram, vienu tikai kā pilsētu X summa, bet mums uz visu Latgali mazāka summa. Tāpēc esam savu neapmierinātību pauduši arī tā laika valdībai un runājuši par to arī plānošanas reģionā, bet uz doto brīdi, manuprāt, jaunā vienotība arī parādīja ar savu rīcību, kad tika vēlēts Kūtra kungs par Saimas spīkeru, ja, un lūk arī viņš izsakot šo pieļaujamo savu domu, arī netika ievēlēts par Saimas spīkeru. Ja? Raidījuma Latgulas stunda ētera laiks tuvojās noslēgumam, bet, protams, tūs vaicojumu, par ko runoti, noteikti jūsim par ko atbildēt ir pieteikuši daudzi, mēs par visam lītam nevaram paspēt porunot, bet vēl dažas lītas paprasiešu. Arī jūsu kolēģi 14. Saimas kaidā iepriekšējom Latgulas stundam, tad, kad tika izveidota šie jauno valdība, šeit runo par vaicojumu, kas atsatīcās uz valdības deklarāciju. Un valdības deklarācijā, Krišāņa Kariņa valdības deklarācijā, kura bija samārā lela plaša, bija arī daudzos lītos runots par Latgolu, par latgalīšu valodu, par Latgulas attīstību. Šos valdības vadētojas Siliņas deklarācijā par Latgulas reģionu, par mūsu specifiku faktiski nav nevīna vorda. Lūdzu. Es atļaušos jums oponēt. Ja runājam par valdības deklarāciju, pats galvenais, kas man imponē un liekas ļoti pateicīgi un saskana ar manu pārliecību, tas, ka Siliņas kundze deklarēja, ka cilvēks Latvijā ir vislielākā bagātība. Ja? Es ļoti gribu cerēt, ka tas būs ne vārdos, bet arī darbos. Bet valdības 4. punkts, ja es nemaldos, tas bija 4. punkts, tur arī skan, ka maksimāli atbalstīt austrumu pierobežas uzņēmējus, iedzīvotājus, un turpinājums bija arī šī programma, kas top tagad par atbalstu Latgales reģionam, tas arī pat nevar tā deklarēt tieši, ka Latgales reģionam, jo turklāt vēl ir arī Alūksnes novads. Tā ir austrumu pierobeža visa garumā. Un tas ieraksts ir tiešām to savām acīm lasīju. Maslovska kungs, jūs arī raidījuma gaitā runot par šo tūmā ar ekonomisku attīstību, gribētos, lai būtu un tā, bet Es domāju, ka Latgalīša Saeimā bija, ir bijis, reikos bijis izpriekšu valdības reicības plāni, ja es domāju, ka es tiešām ceru, ka mēs Latgalīs deputāti, Latgalīši, darēsim visu, lai reicības plānos Latgalē nebūtu aizmirstā, Latgalē tiešām būtu dūts
tāds, kā saka, īspēju, kā saka, klosts, komuls, lai tiešām visi latgalīši sajustu iz sevi, ka valdība nav aizmirsusi par Latgali. Bet, protams, galvenīs ir darbavītas. Darbavītas Ludzas novadā, darbavītas Kroslavas novadā vai darbavītas jebkurā Latgulas novadā, jebkurā valsts novadā kopumā. Protams, arī daudzas pašvaldības un arī šie Eiropas fondi un valsts līdzfinansējums ir dūts, un arī mēs zinām, šī angāri ir uzcelti priekš uzņēmējiem, bet Latgolā joprojām ir pašvaldības, kur šī angāri stov pustukši. Tātad, bet ko darāt? Kā tad radāt šo uzņēmēju darbības vidi vēl laboku? Jo mēs redzam, tātad tikai ir angārs, noc tu uzņēmies strādāji, tev tur ir elektrības pīslāgums, komunikācijas, kanalizācija, viss, kā es tikko minēju, daudzi tukši joprojām. Kā tu uzņēmi jau pīsaistēt? Es domāju, ka par vienu godu, 2-3 mēs to neatrisinosim, bet kā roda, piemēram, cik es lasīju, Polijas praksē, ka viņi pēc 2-3 godu pēc tādu projektu izcinošanos, ka pīprašījums tāds bija. Es uzskatu, ka tas ir tāds ilgtermiņa process, kad mēs radījām tūs, kas angarus, izpējamos darbavītes, potom bija nokušas soļus, trešas soļus, kad cilvēks saprast, ka tiešām ir, tad es uzskatu, visi baizapildēsīs, cilvēki attīsī, bijis. Iepriekš sacīju, jābūt tai specifiskai nodokļu politikai, kur tiešām ir jābūt tādiem atvieglojumiem, lai jām būtu izdevīgi uzņēmumiem atbraukt taisēt Ludzā, Korsavā, Kroslavā, Rēzekņi uzņēmumu piesaistīt. Es gribētu papildināt, arī Latgalē ir veiksmes stāsti. Jo Līvānu novads bija pat, manuprāt, izskanējis arī presē, ka vislielākā izaugsme visā Latvijā, ņemot kā novadu, ja. Krāslavā es gan nezinu, lai būtu tie angāri tukši, jo tur arī ir veiksmes tās 3 angāri uzbūvēti, un katrs angārs ir atradis arī savu, īrnieku, un tur notiek ražošana, ja. Arī Daugavpilī ir iegājuši vairāki investori ar nopietniem ieguldījumiem, jo to jau var redzēt, ja pastudē gan Latgales speciāla ekonomiskās zonas sasniegto uz šo brīdi, gan arī Rēzeknes speciāla ekonomiskās zonas. Un es domāju, ja tagad tikai vēl solis spērt uz priekšu un vēl par tiem nodokļiem, ko arī Rekur Valdis teica, ja, lai tiem investoriem būtu pievilcīgi nāktu šeieni tik tālu no centra, ja. Un tas arī dos savu artavu. Arī izglītības iestādes, gan profesionālajā izglītībā, gan arī augstākajā izglītībā, ja varēs ļoti elastīgi un ātri, piemēram, licencēt attiecīgas programmas, kuras ļaus arī uzņēmējiem būt pārliecinātiem, ka šis darba spēks, kas vajadzīgs, būs, ja, tad tas būs veiksmes stāsti. Pēdējais veiksmes stāsts tagad Saeimā arī tiek apspriests industriālās zonas likums Augšdaugavas novadā, ja, kur arī ir, it kā mērķi tie ļoti cēli, un tomēr tā ticība ir. Es esmu pēc dabas optimiste, un vienmēr es domāju, ka jo mēs paši vairāk noskaņosim sevi uz pozitīvismu, ja, un mūsu acis gribēs saskatīt labo citos cilvēkos, un prāts aizmirs visu to, varbūt slikto, ļauno, mēs arī vairāk varēsim sasniegt. Jo īgnāki mēs paliksim, jo bremzējošs faktors tas būs viennozīmīgi. Paldies par sarunu, tad zitaides optimistiskas nūts arī šodienas raidījumu noslēgsim. Paldies vēlreiz katru dot laiku, atbrauciet, pastaistāt par savu skatījumu uz dzīvi, uz politiskiem procesiem, uz to, ko jūs gribat panākt, strādājot 14. Saeimā. Studijā bija 14. Saeimas deputāti, kuri šos Saeimas deputāta pilnvarus sokuši pildēt iz laiku. Alīna Gendela jaunos vīnotēbas Valdis Maslovskis Zaļūs zemnieku savienības. Paldies par sarunu. Paldies, ka uzveicinājāt. Paldies.